Skraču nodarbībā mēs lietojām skraču. Tur bija tāds kačītis, ko tu vari kontrolēt. Es uztaisīju viņu kā varavīksnes, ka viņš kā maina krāsu visu laiku. Un kaut kas dīvains ar viņu notika. Šahu spēlējām, tetri spēlējām. Man vislabāk patika ceplī. Tur daudz ko uzzināju, kā mālu ražo, daudzus mālu produktus. Man ļoti patika IT nodarbības, jo mēs tur taisījām 3D objektus un man viņi šodien izprintēja. Kā arī mēs braucām ekskursijā uz Raunas cepu un uz makaronu rūpnīcu, kas man ļoti patika. Labāk patika, ka es iemācījos braukt ar segvejiem un iemācījos programmēt vairāk. Jo pirms tam es tikai mācēju uztaisīt no savas kameras tādus mazus videoklipus, bet tagad man iemācīja daudz vairāk taisīt tos videoklipus. Ļoti labi. Man visvairāk patika kauties ūdenskājās un spēlēt datorspēles. Un vēl visvairāk man patika braukt ar segveju. Man visvairāk patika IT nodarbības, jo tur bija tā kā ar tehnoloģijām un kodēšanu. Rokai mums vajadzēja izvēlēties formu, kur pirksti bija kā kopā, un tad vajadzēja sagriezt ģipsi, vajadzēja ielikt ūdenī un tā kā likt virsū šitā te kādas 2-3 kārtas. Man tas viss ēdiens garšoja, man tās īsti nodarbības patika, un man patika tas mašīnas simulators. Man ļoti patikās iet pārgājienā, un man arī ļoti patikās ekskursijas. Vēl man ļoti patikās, kad varēju braukt ar segvejiem. Es visu laiku viņas gribēju kaut kad izmēģināt. Un es beidzot iemācījos uzbraukt kalnā. Mēs tagad taisām no pudelēm, salikām visu ko iekšā un pielikām deceļiņus. Es tagad taisu spēlīt, mēs taisām visu kaut kādas dzīvnieciņas. Tagad mēs pārklājam ar ģipsi. Man ļoti patika iemācīties braukt ar segvējiem. Man patika šodien arī fotoorientēšanās, ūdens cīņas. Man arī, protams, patika spēlēt no rīta futbolu.